Cienījamās dāmas un godātie kungi, tautieši. Vairākus tūkstošus gadus atpakaļ, kā tas ir dokumentēts svētajos rakstos, vecajā derībā, bija kāds interesants dialogs. Dialogs, kas patiesībā sakot, izveidoja eiropeisko civilizāciju, un es gribētu sacīt kaut kādā ziņā arī Latviju un mūsu pašus. Proti, tas bija dialogs starp Dievu un Mūzu. Mūzes pirmo reizi bija sastaps Dievu, un viņa dialogs bija šāds. Mūzes sacīja uz Dievu un teica: redzi, kad es nākšu pie Izraēla bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēva Dievs pie mani pie jums ir sūtījis. Tad tie jautās, kā viņu sauc. Ko tad, lai es viņiem saku? Tad Dievs sacīja uz Mūzu: es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja: tā tev jārunā ar Izraēla bērniem. Es esmu, tas man ir sūtījis pie jums. Āmen. Filozofi līdz šim brīdim lauza galvu, ko tas īsti nozīmē. Paldies Dievam, mums ir ne tikai atbildes, mums ir arī kas vairāk. Mums ir skaidrojums šodienai. Tas, ko mēs ieraugām uzreiz šajā dialogā, ir kaut kas ārkārtīgi zīmīgs. Proti, Dievs netaisnojas. Dievs neattaisnojas sarunā ar Mūzu. Viņš pat sevi pārāk daudz nepaskaidro. Viņš saka: es esmu, kas es esmu. Īsti sakot, tev ir jāpietiek ar to, ko es tev pasaku. Un tas nozīmē, ka Dieva priekšā mums cilvēkiem ir jāapklust un ir jādara tas, ko viņš saka. Jo vienīgais tas veids ir pareizais. Vienīgi tas veids ir svētības ceļš. Ja mēs tagad pakāpjamies uz pavisam neseniem notikumiem, tad dīvainā kārtā, proti pavisam paradoxāli, mēs dzirdēsim savā ziņā kaut ko līdzīgu. Valodu referendumu komentāros krievvalodīgo attieksmi bija aptuveni šāda: kas jūs, latvieši, tādi vispār esat, ka jūs būtu pelnījuši savu valsti? Kas jūs tādi esat, lai mēs apgūtu jūsu valodu un kultūru un vēl simulētu kaut kādu lojalitāti? Un tad parādījās ziņa par to, ka patiesībā sakot, Krievu kopiena varētu sev uzstādīt pieminekli jautriem okupantam. Šie jautājumi, kas tika uzdoti, tie nav zinātkāras jautājumi. Tie nav tie jautājumi, ko Mūzes jautāja Dievam. Patiesībā sakot, tas ir retorisks jautājums un ir domāts citu iemeslu dēļ. Tas ir domāts pavisam vienkārši, lai mūs kā tauta, lai mūs kā valsti pazemotu. Mēs esam dzirdējuši ne tikai šādus jautājumus vien, un diemžēl vēl ticami, ka daudz tādus dzirdēsim. Un ne tikai no austrumiem, bet iespējams, diemžēl iespējams, ka visai drīz pat arī no saviem mazbērniem, kas bērnišķi jautās: tēti, mamma, vectēti, vecmāmiņa, kāpēc tam bērniņam ir divas mammas, bet man ir tikai viena mamma un viens tētis? Un nedaudz pieaugušākie jautās: kāpēc pasēs vairs neraksta māte un tēvs, bet vecāks numur 1 un vecāks numur 2? Gan vienas grupas jautājumi, gan otras grupas jautājumi, patiesībā sakot, nav jautājumi, bet tie ir zaimojumi. Zaimojumi pret Dievu un pret viņa iecelto, nolikto normalitāti. Protams, ir labi, ja mēs esam skaidrībā par šiem jautājumiem, bet pats svarīgākā atziņa no šī viena dialoga starp Mūzu un Dievu ir tas, ka mums nevajag taisnoties, mums nevajag atvainoties citiem, ka esam, kas mēs esam un kā mēs esam. Ja mēs to sāktu darīt, tad patiesībā sakot, tas būtu apvainojums Dievam kā mūsu tautas, zemes un valsts radītājiem, kā mūsu autoram. Jo tad mēs patiesībā sakot apsūdzētu vai ļautu apsūdzēt viņu. Mums nevajag no Dieva attaisnojumu,
vai atvainojumu, mums vajag viņa svētību. Kā tas īstenojās? Dialogs starp Mozu un Dievu rezultātā Dievs izredzēja Mozu par savu darba rīku. Netiek paskaidrots, kāpēc. Ne tāpēc, ka viņš būtu izcils, viņš tāds nebija. Ne tāpēc, ka viņam būtu labas runas spējas, viņam tādas nebija. Tas netiek skaidrots. Vienkārši Dievs saka, ej un dari. Mēs, protams, Dievu priekšā varbūt ticami, ka taisnotos un sacīt, Dievs, tu redzi, es esmu pensijas vecumā. Dievs sūti kādu citu, kurš ir piemērotāks, bet Dievs dara tā, kā viņš dara. Mēs varam sacīt, ka šodien ir citi apstākļi, un, protams, šodien ir citi apstākļi nekā bija Mozum. Bet situācija lielajās līnijās, stratēgmās, ir tieši tāda paša. Viņš tika sūtīts izvest savus tautiešus no verdzības zemes Eģiptes. Tātad, patiesībā sakot, tas bija apspiestības un tas bija kara stāvoklis. Šodien mēs varam sacīt, savā ziņā ir kaut kur tomēr līdzīgi. Un kā vienmēr mēs sacīt, ir divas vēstis. Ir, protams, sliktā vēsts un ir labā vēsts. Sliktā vēsts ir tā, ka pret mums un daudzām citām tautām un nacionālām valstīm tiek vērsts karš. Jaunveida karš. Nemilitārs, tā sauktās mīkstās varas karš. Kad bumbas nekrīt, kad šāviņi nesprākst, bet dīvainā kārtā postījums tautām un zemēm tiek nodarīts. Rietumi to dara, izmantojot savu pievilcību, savus kārdinājumus, savu popkultūru, savu mūziku un daudz ko citu. Pagājušajā gadā Rietumu laikraksts Monokle veidoja tādu pētījumu, cenšoties noskaidrot, kuras valstis mīkstās varas nozīmē ir visietekmīgākās. Un pārsteidzošs atklājums bija tas, ka izrādes vadošā ir Anglija. Un tikai pēc tam ir ASV, un tad ir Vācija, un tad ir Francija, un tad ir Zviedrija. Un pirmajā 20-niekā nebija nec viena Baltijas valsts, bet nebija arī Krievijas. Kultūra izrādes ir instruments. Kultūra izrādes ir prece. Kultūra izrādes ir ierocis. Daudz savādāk lietas izskatās tomēr no austrumiem. Krievija izmanto kultūru kā psiholoģisko, kā informatīvo ieroci, cenšoties paralizēt mūsu pastāvēt gribu, izšaubīt un izšķobīt mūsu identitāti, mūsu pašapziņu, mūsu pašcieņu, mūsu valstiskuma apziņu. Un tā šodienas formula ir tāda, ja rietumi grauj mūsu tautu, piespiežot mūsu tautiešus emigrēt, tad austrumi grauj mūsu valsti. Gan uz rietumiem, gan uz austrumiem skatoties, mums ir jāieņem kāds īpašs stāvoklis. Citāts no «Основные направления политик Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества». Teikums pirmais. В реализации внешнеполитической стратегии России культуре принадлежит особая роль. Позиции и авторитет российского государства в мире определяет не только его военно-политическим весом и экономическими ресурсами, но и культурным достоянием народов Российской Федерации. Melns uz balvu. Ja kāds vēlaties, varam aizliemēt. Netulkoši domāju, ka mēs visu to ļoti labi sapratām. Īsakot, kultūra tiek uzskatīts un tiek pielīdzināts tieši tādām pašām bruņojuma potenciālām, kāds ir ekonomiskais, kāds ir militārais, izrādes tieši tāds pats ir kultūras ierocis. Tāpēc nebrīnīsimies, kāpēc mūsu pilsētā piepieši parādās Barklais de Tolly, kāpēc piepieši parādās kādi, kas grib Pēteru I, kurš šeit izcirta logu uz austrumiem, kas ir uz rietumiem, un, protams, mēs bijām tā sasistā loga šķēmas. Jautājums, vai šajā laikā, piemēram, 15. decembrī,
Cik ļoti un cik plaši mēs kā tauta un kā valsts atzīmējām Gunāra Astras runu LPSR augstākajā tiesā pirms 30 gadiem. Vai mēs maz atceramies šīs runas būtību? Es ticu, ka šis laiks reiz izzudīs kā ļauns murgs. Šīs runas tekstu mums vajadzētu iekalt lieliem burtiem, pieminiektu pakājē Gunāram Astram pašam Rīgas centrā. Lai mēs kādu dienu ejot garām saprastu to, cik ļoti liels cilvēks viņš bija. Šīs mīkstās varas kara apstākļos mums vajadzētu saprast labo vēsti. Labā vēsts ir tā, ka mīkstajā karā, ja tā varētu sacīt, katrs viens no mums izrādas varbūt karavīrs. Varbūt Latvijas valsts karavīrs, jo izrādas šeit nevajag prast apieties ar militāro bruņojumu. Šeit ieroči ir mūsu zināšanas, mūsu sirdsapziņa, mūsu ticība, mūsu godaprāts, beigās mūsu latviskums. Reiz kādam igauņu militāru kaplānam es reiz jautāju, ko jūs, igauņi, darīsiet tad, ja NATO jūs neaizsargās pret Krievu uzbrukumu? Un viņš teica, we dig in, proti, mēs ieraksimies. Pārnest, es to sapratu šādi. Mēs neatstāsim savu Igauniju, mēs iekrampēsimies savās vērtībās, un mēs pastāvēsim, un mēs izturēsim. Un gal galā mēs uzvarēsim. Tas nozīmē, ka mēs nemūkam prom no savām vērtībām, mēs neļaujamies apmulsumam, apjukumam, panikai vai kādiem pašnāvnieciskiem gājieniem. Šajā karā, lai cik dīvaini tas neliktos, mūsu izredzes ne tikai izdzīvot, bet, ziniet, arī uzvarēt, ir daudz lielākas nekā visos iepriekšējos. Jo, kā jau sacīju, bruņojums esam mēs paši, mūsu mugurkauls, mūsu sirdsapziņa, mūsu ticība, gudrība, mūsu latviskums, mūsu pamatvērtības, zeme, valoda, kultūra, vēsturiskā apziņa, nācija un valsts. Un katrs no šiem lielumiem ir vienlaikus galīgs un vienlaikus bezgalīgs. Galīgs tajā nozīmē, ka mēs to spējam un, protams, atšķirt no visiem citu tautu lielumiem. Krievija un Latvija nesajauks. Tieši tāpēc Krievija ir jāpaliek Krievijai, un Latvija nedrīkst kļūt par Krievu Latviju vai Latkrieviju. Tādā gadījumā šeit vairs nebūs latvieši, bet visticamākais ir tikai latvāņi un latvieši. Bezgalīgi šis lielums ir tāpēc, ka mēs to varam un to vajag. Bezgalīgi mīlēt, sargāt, par to rūpēties un par to gādāt. Šajā cīņā un šajā karā mēs varbūt iegūsim daudz vairāk nekā mēs domājam. Proti, mēs iegūsim atbildes uz tiem grūtajiem jautājumiem, kurus mēs parasti sev nemēdzam uzdot. Mēs iegūsim atbildes uz jautājumu, kas mēs esam, kas es esmu kā indivīds. Un es domāju, ka mēs varam sacīt jau uzreiz un drosmīgi, tieši tāpat kā Dievs toreiz sacīja Mūzum. Uz jautājumu, kas es esmu, mēs katrs viens varam sacīt jau tagad. Un jūs, kā nācijas elite, jūs, kas esat apbalvoti ar nācijas augstākajiem apbalvojumiem, jūs droši to varat sacīt, jums to vajag sacīt visiem saviem tuviniekiem un visai mūsu tautai. Es esmu Latvija, un Latvija tas esmu es. No kurienes mēs nākam no Dieva. Kas ir mūsu nācijas kods? Mūsu nācijas kods ir mūsu nācijas himna, ko nu pat jau dziedājām visi kopā, proti Dievs sveitī Latviju. Tad jautājums ir par to, kā tad mums pareizi un jēgpilni un sakarīgi dzīvot. Un tas nozīmē to vienmēr un visur dzīvot un pastāvēt un būt kā latvietim. Tas nozīmē, ka visus iespējas, ko es katru dienu saņemu, es tos sevi absorbēju un sagremoju un pārstrādāju sevi latviski. Es neizšķīstu globālajā viesputrā, bet gluži otrādi es to izšķīdu un sevi un padaru šos iespējus latviskus un no sevis ārā dodu latviski.
Šajā cīņā, kas ilgs diezgan ilgi, neviens nezina, cik ilgi, bet šajā cīņā mēs uzvarēsim. Un kāpēc? Uzvarēsim viena iemesla dēļ, proti tādēļ, ka Dievs toreiz mūzum sacīja un joprojām atkārto: es esmu, kas es esmu. Viņš neteica, es biju vai es būšu. Viņš teica, es esmu. Tieši tāpēc mūsu nācijas kauds Dievs sveitīja Latviju neskan Dievs sveitīja vai sveitīs. Tā ir tagadnes forma. Dievs nemitīgi sveitīja Latviju. Šodien, rīt, parīt, vienmēr. Šo patiesību dēļ mēs šajā cīņā uzvarēsim. Āmen.